Labdien visiem! Tiešām prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Tas nozīmē, ka ir interese par mākslīgā intelekta rīkiem, ir interese arī par to, kas tad ir Copilot. Mēģināsim rast atbildi uz šo jautājumu šajā pusstundā. Tātad mans uzdevums varbūt ir nedaudz pastāstīt, tātad kas tad ir Microsoft Copilot. Redzēsim arī demonstrācijas, tātad paskatīsimies kādā veidā. Tātad mēs to varam izmantot savā ikdienas darbā. Un, protams, arī es domāju, ka tā būs arī iedvesma jau kaut ko skatīties pašiem tālāk un, protams, apmeklēt varbūt arī mūsu organizētās mācības par šo pašu rīku. Pašā sākumā tāds nedaudz iesaistīt arī jūs, tad jūs esat tiešām kuplā skaitā. Tātad uzlieku vienu anketiņu. Es domāju, ka droši jūs varat to QR kodu noskanēt ar savu vietālruni. Tas aizvedīs jūs uz Microsoft formām. Starp citu, arī šīs formas pajautāja Copilotam, vienkārši iedevu ideju par jautājumiem, un Copilots pats arī noģenerēja šo formiņu. Nedaudz pielaboja, protams, no savas puses, un tā ir Copilot ģenerētā forma. Patiesībā, kamēr jūs pildat šo anketu, neliels tāds stāsts par to, kā es pirmo reizi varbūt dzirdēju vārdu Copilot un Microsoft saistībā. Tas bija ļoti sen, tas bija 2000. gadu kaut kur vidū. Tad man bija pirmais vietālrunis, HTC vietālrunis, tad attiecīgi ar Microsoft operētāju sistēmu, tad Microsoft mobile operētāju sistēmu. Un tajā laikā vēl nebija Waze, tajā laikā meklēju kādu navigācijas programmu, kas derētu maniem mērķiem, piemēram, tur apceļot Eiropu, aizbraukt kādu Eiropas valsti. Ko meklēju, atradu vienu maksas programmiņu, kas saucās Copilot. Tā tiešām kādu laiku ar to arī dzīvoju, protams, navigēju pa visiem ceļiem, braukāju, bija labs rīks, protams. Tagad pēc 20 gadiem atkal parādās jau jēdziens Copilot, bet šoreiz jau no paša Microsoft puses. Tad, respektīvi, tā jau mums ir mākslīgā intelekta asistenta programma. Es domāju, ka tikmēr jau jūs esat kaut ko saklikšinājuši un varam paskatīties, kādas varbūt ir atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Tā, pirmais jautājums bija pavisam vienkārši. Vai tu jau savu darbu uzdevumu veikšanā izmanto mākslīgā intelekta rīkus? Diezgan daudz jau, lielākā daļa no jums jau izmanto. Ļoti super, ļoti forši. Otrais jautājums bija, tātad, vai tu savu darbu uzdevumu veikšanā izmanto organizācijas piedāvāt mākslīgā intelekta rīkus risinājumu vai savu kaut kādu? Dažkārt to sauc arī par bring your own tool, teiksim tā angliski. Tātad izmanto savu risinājumu. Skatāmies, ka atkal lielākā daļa no jums ir vēl neizmanto. Es domāju, varbūt pēc šīs prezentācijas daudz no jums sadūšosies un sāks to arī izmantot. Redzam, ka diezgan daudz izmanto kādu savu. Es domāju, ka viennozīmīgi tas visticamāk ir ChatGPT. Varbūt arī Gemini, piemēram, risinājums. Tā kā ir arī diezgan daudz šie mākslīgā intelekta risinājumi, kurus mēs varam izmantot. Bet skatos arī 29% izmanto organizācijas piedāvātu. Un starp citu arī Copilot ir viens no tiem, piemēram, Microsoft 365 Copilot, ko var piedāvāt centralizētai, ko administratori var pārvaldīt, būt drošībā par saviem datiem. Par to nedaudz tālāk mēs parunāsim vairāk. Te ir tāds ļoti interesants arī jautājums, vai tu labprāt stāsti kolēģiem par to, ka tu izmanto mākslīgā intelekta rīkus. Tas vairāk tāds, es izdarīju kaut kādu darbu, man mākslīgais intelekts ļoti palīdzēja, tas aizņēma man mazāku laiku. Es tad ļoti lepojos ar to, bet nevienam nestāstu, kad es izmantoju mākslīgo intelektu. Redzam, 16% arī ir tādi nosacīti, kas saka, nē, es neizmantoju, es pats to izdarīju. Tā kā arī tāds nianses mums var būt. Protams, lielākais jautājums parasti ir, vai mēs uztraucamies, ka mākslīgā intelekta rīki, izmantot mākslīgā intelekta rīkus, tātad, ka organizācijas dati var nokļūt nepareizās rokās. 58% lielākais vairākums no jums par to satraucās, un es domāju, ir pamats. Katrā gadījumā domāt par to, ko mēs liekam iekšā mākslīgā intelekta jautājumos, vai tur neizpaužam kādu komerci noslēpumu nejauši.
Ja īpaši, ja mēs sāksim varbūt izmantot Ķīnas brīnumu, DeepSeek, arī kāds dažas nedēļas atpakaļ bija diezgan daudz apspriests mākslīgā intelekta rīks. Nu jā, tur kāds jau bija papētījis, ka tie dati nokļūst Ķīnā, nokļūst Krievijā vēl pastarpināti. Ko var zināt. Nu, tieši tādēļ ejam tālāk. Līdzīgs jautājumi bija arī vienā Microsoft organizētām aptaujām. Nu, tās atbildes bija nedaudz jau, varbūt pat vairāk. Tātad, jā, 75% jau cilvēki izmanto mākslīgo intelektu savā darbā, savās darba vietās. 78% izmanto savus mākslīgā intelekta rīkus, un par tiem, protams, 52% nelabprāt stāsta, kad saviem darba uzdevumiem izmantojam tieši mākslīgo intelektu. Tā kā ir jautājums, it īpaši par tiem 78%. Okay. Un jautājums ir, kādi ir šie mākslīgā intelekta rīki, kurus izmantojam, un vai tie tiešām ir pienākoši droši, un vai tos tiešām ir droši izmantot uzņēmuma vidē, uzņēmuma organizācijām. Nu, un esam nonākuši, protams, mākslīgā intelekta risinājumi ir ļoti daudz. Tātad, ja mēs vienkārši ierakstīsim kaut kādā meklētājā mākslīgais intelekts, atradīsim tur tūkstošiem lapu, daudz no tām izmantoja kaut kāds tā saucamos lielo valodu modeļus. Un, jā, tā populārākie varbūt arī ir šis pats jau mans pieminētais Gemini. Elons Musks uztaisīja savu Groku. Mans pieminētais DeepSeek. Nevajadzētu skatīties tā virzienā. Nu, tās tīri nosacīti, lai izmantotu. Bet jā, vēl varētu turpināt. Vēl mākslīgā intelekta rīki, kas ir varbūt paredzēti attēlu veidošanai, kaut kādu vizuālu veidošanai. Ir speciāli varbūt rīki, kas paredzēti prezentāciju veidošanai. Tā kā to ir tūkstošiem, ja ne pat vairāk. Nu, un Microsoft Copilot. Tātad šeit jau šis vārdiņš parādās citā kontekstā. Tas nav navigators, tas nav jūsu pavadonis tātad kādās turismu braucienos, teiksim tā. Bet tas jau varbūt ir tāds vārdiņš, zem kura slēpjās visi Microsoft mākslīgā intelekta rīki, teiksim tā, mākslīgā intelekta rīks, kas ir integrēts dažādās platformās. Piemēram, gan Microsoft 365, gan pašā Windows 11. Tātad varbūt integrēts arī biznesa aplikācijās, piemēram, Dynamics 365, varbūt arī kā programmēšanas palīgs. Tas jau varbūt ir Copilot for GitHub Copilot. Okay. Tā kā redzam, šeit ir tāda schematiska varbūt schēmiņa, ka tiešām Copilots ir paredzēts dažādiem varbūt virzieniem. Mums varbūt interesējušais šodien ir šis modern work. Tātad, jā, tas palīdz mūsu darbā vienkārši jau strādāt. Vēl viens tāds varbūt jēdziens, kas parādījās jau pagājušo gadu tieši Microsoft lielajā konferencē. Un tur jau parādās, ka Copilots patiesībā ir, es atstāju angliski, lietotāja interfejs mākslīgajam intelektam. Nu, patiesībā, jā, mēs kā lietotāji miedarbojamies ar Copilotu. Respektīvi, tas lielākoties varbūt uz čata veidā, bet ne tikai, tas varbūt integrēts arī mūsu lietotajās aplikācijās vai rīkos. Aiz tiem slēpjās dažādi varbūt aģenti, varbūt arī šis pats vispārīgais mākslīgā intelekta rīks, bet varbūt arī aģenti, gan mūsu pašu veidoti, gan tāpatās arī trešās puses piedāvāti, piemēram, kaut kādas aplikācijas var piedāvāt savus jau aģentus. Un tad no šī Copilot čata mēs varam uzrunāt aģentus un palūgt izpildīt kādu specializētu uzdevumu. Ar aģentu palīdzību mēs pat varam arī automatizēt mūsu biznesa procesus. Tā kā, jā, aģenti jau nosacīti, var teikt, ka tāda mākslīgā intelekta nākotne. Tie, kas varbūt jau ir strādājuši ar ChatGPT, tad tur tas jēdziens varbūt ir custom GPTs, kurus var veidot. Microsoft pusē tad tos mēs saucam par aģentiem. Nu, un tam visam apakšā dzīvo arī Copilot kontrolas sistēma, tad, respektīvi, administratori var kontrolēt, kādiem datiem šie aģenti var piekļūt, var izveidot varbūt ar savienojumus ar kaut kādām biznesa sistēmām, kuras mēs izmantojam organizācijā, ne tikai varbūt ar 365 failiem, un tādā veidā mēs varam arī jau miedarboties. Okay.
Ja runā par Copilot, tad šeit ir vairākas versijas, kuras mēs varam izmantot. Jāsāk, protams, arī ar to, ka Copilot mēs varam izmantot arī par brīvu un vispār bez kāda lietotāja konta. Ja mēs aiziesim uz adresīti copilot.microsoft.com un mums nav Microsoft konta, mēs varam uzdot kaut kādus jautājumus, piemēram, uzdot jautājumu, saplāno man 10 dienu ceļojumu pa Amerikas tur rietumkrastu. Okay. Tāpēc tam mēs miedarbojoties jau varam tālāk precizēt, varbūt es gribu apmeklēt kādu noteiktu vietu, ierakstīt to un šo maršrutu un piedāvāto variantu koriģēt visu laiku, sarunājoties kā ar, teiksim, savu asistentu. Vienīgā nianses brīvajā Copilotā bez pierakstīšanās. Mēs nevarēsim izmantot runāties ar viņu, tad ir iespēja arī runāties parādījusies, nevar izmantot tā saucamo dziļo spriedzspēju. Tad jābūt ar Microsoft kontam, un ar to jau mēs varam darīt nedaudz vairāk. Tās ir iespējas, kuras, piemēram, tur ChatGPT, tā dziļā spriešana, kur viņš apskata jautājumu no dažādām, varbūt tādām pusēm. Tā jau ChatGPT gadījumā ir Max versija. Copilot, tā ir par brīvu. Nākošais tāds pakāpiens ir Copilot Pro. Tas jau būs mājas un ģimenes Microsoft 365 lietotājiem, kur mēs varam jau šo mākslīgā intelekta rīku izmantot savās programmās, tur Wordā, Excelē, uzdot jautājumus par failiem, kas atrodas mūsu OneDrive'ā. Okay. Šī iespēja maksā tur apmēram $20 mēnesī, apmēram, bet tieši $20 mēnesī. Un tad mēs varam izmantot jau arī šīs papildus iespējas. Pēc brīvajā versijā arī tur ir ierobežots skaits, cik daudz mēs tur attēlus varam ģenerēt un tam līdzīgi, bet tagad šī iespēja. Protams, ir vēl viena nianse, ja jums ir Microsoft 365 abonements, tad jūs varat arī, tagad parādījās atkal tāda jauna lieta kā mākslīgā intelekta kredīti. Tad katram lietotājam tur tiek iedot 60 kredīti, kurus mēnešu laikā jūs varat izmantot. Tas uzdot nosacīt, tā runājot, 60 dažādas jautājumus mākslīgā intelekta rīkam. Okay. Un, protams, Microsoft 365 Copilot, tas jau ir uzņēmuma risinājums. Tātad uzņēmumiem tas maksā $30 mēnesī. Atkal varbūt tur ir kaut kāds atlaides vai promocijas pie Microsoft klientiem, bet okay. Un, tas jau integrējās mūsu uzņēmumā, strādā ar uzņēmumu datiem, tātad, kas mums ir mākonī, integrējās mūsu programmās, Wordā, Excelī, PowerPointā, Teamos un tā tālāk, tātad dažādos pakalpojumos, piemēram, tajā pašā OneDrive'ā, SharePointā, tur parādās arī šīs iespējas, kurā vietā to var izmantot. Te ir varbūt tāds apraksts 6 galvenie punkti par Microsoft 365 Copilot. Pirmā jau varbūt ir, ka vienota pieeja tam, kādā veidā tiek organizēta šī lietotāja interfeisa. Tas ir čats, visās programmās ir čats, ir vienota podziņa, mēs meklējam šo Copilot ikonu, ja tā kaut kur parādās, tad šajā programmā mēs kaut ko ar mākslīgo intelektu varam izdarīt. Tad ir integrēts rīkos. Tātad mums nav tur jāpārslēdzas no viena loga uz citu, lai uzdot kaut kādus jautājumus. Tas chatiņš ir gan Wordā, gan tāpat ir kaut kādas iespējas pašā Wordā, Excelē. Kā jau teicu, tad Microsoft tā vīzija ir tālāk jau, ka tā ir platforma aģentiem. Tad mēs varam veidot savus aģentus. Arī demonstrācijā parādīšu varbūt vienu aģenta izveidošanas iespēju. Kas vispār ir aģents, arī pie reizes parādīšu. Tāpatās arī aģents mēs varam paplašināt. Tas nozīmē, ka strādāt ne tikai Microsoft 365 datiem, bet arī izveidot savienojumus ar kaut kādām datubāzēm, ar kaut kādām citām aplikācijām. Protams, tas jau prasīs varbūt nedaudz IT cilvēku iesaisti. Tas prasīs arī pārdomāt tur par papildus abonementiem, vai kādā veidā mēs maksāsim par šo aģentu izmantošanu. Tas parasti arī varbūt jautājums jau pie tā, no kur jūs pirksiet Microsoft risinājumus uzņēmumu līmenī. Viens no galvenajiem punktiem, es domāju, ir uzņēmumu līmeņa drošība. Tas nozīmē, ka dati ir drošībā, tad tie ir mūsu dati, mēs par tiem arī paši atbildam. Tie dati netiek izmantoti, lai mācītu kāds cits lielo valodu modeļus, kāds cits mākslīgā intelekta rīkus. Tad dati ir mūsu. Protams, viss ir atkarīgs arī no IT administratoriem, kādā veidā viņi ir definējuši piekļuvas
mūsu mākoņu resursiem, piemēram, SharePoint diskiem, varbūt Teams vietnēm. Un tur, protams, ir no Microsoft 365 puses daudzi rīki, kādā veidā mēs varam pateikt, kas var piekļūt kādiem resursiem, kuri dati ir sensitīvi, kurus nevajadzētu nopludināt uz āru. Ir daudz kontrolas lietas, ko administratori var no savas puses arī darīt un skatīties. Ļoti ātri var iegādāties, vai pie kāda partnera, vai pat tieši no Microsoft 365 lampas, piesaistot kredītkartu un samaksājot par to. Un pats pēdējais, protams, arī mēs varam ir vesela kaudzīta ar atskaitēm administratoru pusē, kur mēs varam skatīties, cik daudz lietu tā izmanto mākslīgo intelektu, tiek piefiksēti varbūt arī šie jautājumi, kas ir uzdoti, un var arī, ja nepieciešams, tur izmeklēšanas kaut kādiem nolūkiem, uzzināt, kas tad bija prasīts, kas to prasīja. Ir arī kontrolas iespējas pār datiem, un, protams, arī izmērīt, vai tas, ka mums dod kaut ko, tātad šī mākslīgā intelekta darbiņa vai ne. Par drošību jau pieminēju. Katrā gadījumā pats galvenā būtība ir, ka Microsoft aizsargā datus gan mākonī, tāpatās kā mēs uzticamies, mēs glabājam savus datus varbūt gan OneDrive, gan SharePoint vietnēs, gan Teamos varbūt. Jā, mēs uzticamies, ka mēs varam glabāt, ka tas atbilst visām prasībām, kas mums ir no IT datu drošības viedokļa. Okay. Un tāpatās arī pārsūtīšanas laikā, tajā brīdī, kad mēs rakstam jautājumu kaut kādu, arī tad visi dati ir šifrētā veidā. Tātad ļaundars, ja viņš pārsters kāds tur paciņas piesam pa ceļam, viņam tur būs tas kaut kas nesaprotams, šifrēts. Otrs, varbūt jūs kontrolējat savus datus. Tas vairāk attiecās, mēs arī definējam, kas var piekļūt kaut kādiem datiem, kas nevar piekļūt. Ja gadījumā būs nepareizi mums mūsu organizācijā definēt šīs piekļuvas tiesības, kaut kāda vadītāja alga ielikt dokumentā, kas pieejams ir visiem, tad, ja jūs prasīsiet Copilotam, kāda ir vadītāja alga, viņš šo dokumentu var atrast. Tad, līdz ar to ir diezgan svarīgi, kad mēs padomājam par to, tātad, kas kādiem datiem var piekļūt. Tā jau piekļūs kontroli un padomājam. Jā, jau minēju, ka dati netiek izmantoti, lai apmācītu mākslīgā intelekta modeļus. Tāpatās arī Microsoft parūpējies ir, kad jūs gadījumā kaut ko prasīsiet ar par autortiesību aizsargātu objektu. Tur uzzīmējiet Coca-Cola vai tam līdzīgi. Tātad tas ir aizsargāta preču zīme, un uz to Microsoft Copilots nereaģēs. Tāpatās, ja jūs prasīsiet kaut ko arī tur rūpīgi aizskarošu, kas varētu būt. Arī par to, tātad Copilots parasti atbildes, kaut kas nogāja greizi, tātad man to es nevaru atbildēt. Tā kā jārūpēs. Viens no tādiem pamat rīkiem tātad ir šis Microsoft 365 čatiņš. Tas pieejams ir gan no interneta, tad pārlūkām ierakstot copilot.microsoft.com. Ja jūs būsiet pieteikušies ar savu skolas vai darba kontu, tad jūs tiksiet klāt arī saviem uzņēmumu datiem un varēsiet jautāt par uzņēmumu datiem. Tad, protams, arī pamatā tam visam ir tas pats OpenAI. Tas pats dzinējs, kas ir pamatā ChatGPT, GPT-4o. Varam datus bāzēt uz internetam, atrastām lietām, tāpatās arī uz Microsoft 365 datiem. Aģents, ja mēs veidojam aģents, tie būs integrēti čatā. Līdzīgi tāpat kā varbūt mēs kaut kādā WhatsAppā pieminam kādu lietotāju, izmantot @ šeit mēs varam uzrunāt aģentu, pajautāt konkrētam aģentam, izveidot piedāvājumu tādai kompānijai par tādas preces vai pakalpojumu iegādi. Tas aģents ir apmācīts, pateicis, kas viņam jādara, kur viņam jāskatās, un viņš šādu piedāvājumu jums arī uzreiz izveidos. Protams, jau pieminētās IT kontrolas, tātad, kur jau administrātori skatīsies no savas puses, tātad datu aizsardzība, lai tiešām Copilot neatgriež kaut kādas vairāk atbildes nekā mums vajadzētu, kur glabājas dati, varbūt tiek izmantots jau etiķetes, jau labels, tā saucamās, kas ierobežo, kas var skatīties noteikti dokumentus.
bet tas arī ir otrā pusē. Tā kā jātad Copilot chats ir tas, uz ko Microsoft iet, ka tas ir tas galvenais saskars punkts starp mākslīgo intelektu, starp Copilotu un starp mums, pie kam vienots. Tātad, ja pagaidām vēl varbūt daudz no lietām ir tā atsevišķi, bet, nu jā, Microsoft infrastruktūrā, nu, tās visas lietas būs iespējas vienāds. Nu, ko pienācis laiks varbūt arī paskatīties dažas no iespējām, cik nu mums laiks vairs atļauja. Nu, pirmais jau varbūt ir šīs pats chatiņš. Chats ir pieejams, kā jau teicu, gan attiecīgi, tā varbūt izdarīšu šādi, kad copilot.microsoft.com. Ja. Tātad, kā redzam, tad chats ir pieejams mums internetā. Bet tikpat labi tā var būt arī instalēta aplikācija un arī tīmos jāiziesim. Jā, šeit varbūt man ir arī chatiņš, kurā es varētu uzdot kaut kādus jautājumus tam līdzīgi. Ja gadījumā jums parādās šāds jautājums par darba vai personisks, nu, tas nozīmē, ka jums noteikti, kad ir jūsu tātad Microsoft 365 darba, tātad Copilots. Labi, es došos uz to. Pajautāšu jau tur. Nu, piemēram, viena no lietām, ko es gribētu varbūt pajautāt šeit, salīdzināt divus failus un atrast atšķirības tajā. Es izdarīšu tā, man ir sagatavots jau, lai nebūtu jāraksta, lai nekavētu laiku. Piemēram, ierakstīts salīdzini vienu dokumentu un otru dokumentu. Divus līgumus. Vienīgais, jā, tie līgumi jānorāda parasti, ja mēs atsaucamies šādā veidā. Okay. Un es varu sākt rakstīt, piemēram, tur agreement 1. Jā, un arī to otru aizstāšu ar failiņu, kas ir mākonī. Tātad, jā, pie failiem. Un sāku rakstīt kaut vai agreement 2. Apkopo atšķirības abos līgumos. Paprasīgi. Es, protams, varēju iet vērt tos vaļā. Varbūt ir galvenās lietas, kuras šeit ir apskatīts. Okay. Tātad, jā. Ko? Šeit ir kaut kas, varbūt atšķirības 30-45 dienu laikā. Šeit, jā, tur nekas nav. 15 dienas, 20 dienas iepriekš. Tā kā jā, tie galvenie punkti, kas varbūt atšķirās, man tiek uzrakstīti. Otrs scenārijs varbūt. Šis čats skatās arī mūsu e-pastā, tīmos un visur. Mēs varbūt sāktu uzreiz jau tādu izlaidīšu vienu. Man ir tāds e-pasta rakstītājs. Tad Anete no TET veikala, kas tur ik pa brīdim kaut ko piedāvā nopirkt. Nu, un tad es saku, atrodu visas vēstules manā paskastītē, kurās tiek piedāvāts kāds no Samsung produktiem. Aiziet. Nu, redz, ka jau šeit ir. Tātad viņš ir apkopojis, ko tad, tad man Anete no TET veikala šeit ir piedāvājis un kur parādas kaut kur jau Samsung lietas. Tad varbūt uzņēmumā mums notiek kāda, vai nu kāds projektiņš, vai šajā gadījumā mārketinga akcija. Labi. Apkopo pēdējās nedēļas informāciju par mārketinga kampaņu pavasars 2025. Tā iekšā. Jā, tātad šeit parādās arī kaut kas jau no citurienes, tā kā to varbūt tā ātri nerādīšu. Labi, tas bija varbūt ātri pār čatu. Ļoti ērta lieta, varbūt ir, ja mums ir sapulces, Teams sapulces, tad es varu arī apkopot informāciju par to, kas notiek noteiktā sapulcē. Jā. Paskatīsimies tagad šeit otrā puslietā, kas mums ir. Un šeit arī es redzu, jā, mums ir sapulce. Tātad tagad notiek
Un šeit es varētu arī automātiskais tātad note taking is on. Kaut kur jābūt podziņai, man ir open notes. Es varu paskatīties. Tātad Copilot jau ir sarakstījis piezīmes par to, ko es esmu stāstījis. Un vesela kaudzīte ar dažādiem šeit uzdevumiem. Tad, teiksim tā, kas ir runāts. Es varu uzdot arī jautājumus. Mēs esam atnācis varbūt nedaudz vēlāk. Es varu aiziet jau šeit pie more, izvēlēties jau varbūt opciju atkal Open Copilot, atverās Copilot chatiņš labajā pusē. Un tur es varbūt arī uzreiz varu pajautāt, piemēram, vai kur man palika tas, apkopo galveno, kas ir runāts šajā sapulcē. Ctrl+V. Nu, labi. Jā, reku Hūds iepazīstināja ar semināru plānu, jā, pastāstīju. Te uzreiz ir atsaukts arī uz transkripta vietu, tātad tas notiek paralēli ar transkriptu. Es varu redzēt arī, cik tālu tās galvenās lietas, kas bija runātas. Labi, pārnesīt pakaļ. Nu, vēl viena manas demonstrācija ir varbūt par aģentiem. Aģentus arī čatā varu veidot. Labi, man bija gatavs aģents, bet skatos pēc laika, tad es pamēģināšu izveidot aģentu. Create an agent ir tāda opcija. Protams, ir gatavi jau kaut kādi šabloni. Es teikšu, kad es veidošu savu. Pagaidām gan ļoti interesanti, es esmu mēģinājis testējis kaut kāds vienkāršs aģents, viņš māk uztaisīt. Tad aģents veidot mums ir jāapraksta. Tātad, ko tas dara? Bet pagaidām arī, ja kaut ko sarežģītāk es viņam lieku darīt, tad viņš saka, ne, pagaidām jūsu valodu es neatbalstu. Nu, piemēram, labi, es pateikšu aģentu. Es jau te sarakstīju garu teksteņu, kas tam aģentam ir jādara. Tātad, ierakstu. Nu, piemēram, jā. Es gribu izveidot aģentu, tad aģentā uzdevumos es norādu, tad, kur viņam kas ir jāmeklē. Es varu arī augšu pielādēt kaut kādus savus failus OneDrive'ā un pateikt, meklēt šajos failos kaut kādas lietas. Ok. Nu, un tad, jā. Tad šeit es gribu pamēģināt izmantot portāliņu likumi LV. Labi, pasaku veidot. Nu, tagad Copilot Studio, tā ir tā vieta, kur mēs varam veidot šos aģentus. Arī sagramo visas lietas. Tad viņš iesaka, jā, kāds būs vārdiņš. Un te jau ir varbūt mums uzreiz parādīts labajā pusē, ir šis aģentiņš. Un kur es kurā brīdī varu arī, tā, labi, pasaku, atbildu, ka ok, derēs šis vārdiņš, likumi, legal advisor. Okay. Protams. Nu, bet pie konfigura. Es varu jau manuāli, piemēram, arī definēt instrukcijas, kā viņam jāatbild, kādā tonī jāatbild, kādam jābūt ir. Knowledge es varu salikt arī failiņus. Šajā gadījumā es varbūt esmu pateicis, jā, kad varbūt arī meklēt webā vai nemeklēt internetā. Arī, te ir dažādas vēl papildus opcijas. Un te jau gatavi šis uzvednes kurs mēs varam izmantot. Un, piemēram, ierakstīšu. Tātad, pēc tam jau, kad es esmu pastāstīt par mantošanas tiesībām. Labi, vienkārši jautājums. Izdosies. Jā, tā kā šo informāciju tad šis aģents ir atradis mums, es varētu tālāk jau iet niansētāk prasīt kaut kādas lietas, bet ir atradis likumi LV lapā. Nu, jā. Tad es varētu parasti tiek uzdot arī vēl papildus jautājumu, ko es gribu izmantot. Nu, okay. Nu, tagad tās bija dažas demonstrācijas